Čau, sporta draugi, skriešanas entuziasti! Mums šodien super svarīgs paziņojums, tāpēc es jūs visus sveicu preses konferencē, kurā piedalās maratonā iniciators Andris Valērts. Čau, Andri! Piedalās sacensību vadītāja Ilza Valērta, sacensību un trases direktors Māris Priedēns. Čau, Mari! Un Daina Paipala, sporta pārvaldes vadītāja. Sākam šo maratonam veltīto preses konferenci ar sekojošu jautājumu. Baumo Daina, ka šogad kaut kas ar maratonu būs savādāk. Lūdzu, apstiprini vai noliec. Jā, esam izvērtējuši mūsu iespējas, kā arī Latvijā skriešanas svētkus, un tomēr šogad mūsu Ventspilī būs pusmaratons, un tas jau notiks 9. jūnijā. Andri, tu esi šitam visam pasākumam stāvējis, pie paša šūpuļa. Vai nav žēl? Jā, protams, maratona distance mums notika 5 gadus. Ir žēl, ka maratona distance nebūs, bet ir arī, kā Daina sacīja, ir izvērtēšana, ir pašvaldības budžeti, ir Covid bijis, kad, diemžēl, sacensību dalībnieku tieši uz maratona distance ir mazāk. Un ar to mēs to pieņemam. Protams, arī tagad jautājums, ko Daina sacīja, ka 9. jūnijā, jā, mēs atgriežamies vasarā. Vasarā Ventspilī 9. jūnijas Pludmales akvaparks. Jo septembrī mēs pārliekam tāpēc, ka maratona distance tieši forši skriet septembrī, bet, teiksim, pusmaratons un tas tusiņu skriešanas svētki jau tomēr jūnijā ir foršāki. Un arī, tad, protams, daži organizatori uzvedās nekonsekventi, salikt tur mačus virsū viens otram. Ar to 9. jūnijas atgriežās forši. Ventspilī ir daļa sacensību vadītāja. Ilzīt, jautājums tev, vai attiecībā uz tikšanās vietu kaut kas mainās šogad? Nē, tikšanās vieta mums paliks turpat pie koncerta zāles Latvija. Starts un finišs pie lielajām strūklakām, ar jautru finiša zonu, pilnu ar pufiem, ar teltīm, ar jautrību. Protams, arī pie strūklakām, jā, kur var atveldzēties noteikti pēc skriešanas. Tā kā turpat pie koncerta zāles Latvija. Maratons nav. Bet vai maratona stafete paliek, vai kas ar šo? Jā, pagājušajā gadā mums bija ļoti laba sadarbība ar Buheru municipalu. Un tā kā šogad turpinām sadarbību un būs pusmaratona distancē jauktā stafete. Un pati foršākā ziņa, ka pirmās 3 komandas, kuras uzvarēs, tiks pie naudas balvām no atbalstītāja. Ventspilnieki izceļās ar savu radošumu. Arī šis vārdu salikums lasu kultūras oāze ir Ventspilnieki izdomāts. Kas šogad ar tām? Jā, mums atkal būs 5 kultūras oāzes, lai trasē ir jautrāk skrējējiem, interesantāk, būs pārsteigumi. To mēs vēl visu neatklāsim, lai ir intriga, bet jā, kultūras oāzes būs. Daina, pagājušo gadu, iepriekšējos gadus kāds laimīgais no Ventspils aizbrauca prom ar televizoru izlozē. Vai pusmaratonā tāds būs? Tevu, ka maratonā bija televizors, kā arī pusmaratonā būs, bet šis jautājums ir jāsaskaņo vēl ar Gunti Blumbergu, mūsu domes priekšsēdētāju pirmo vietnieku sadarbības jautājumos. Skriešanas svētki Ventspilī ir un būs. Tāpat arī televizoru izloze. Bija, ir un būs. Ejam pie mūsu nopietnā trases direktora Māra. Māri, pagājušo gadu bija kaut kāds problēmas ar ceļa remontiem. Kas plānojas šogad? Pagājušo gadu nebija problēmas ar ceļa remontiem. Ceļi ir jāremontē, tā ir normāla lieta. Protams, tas pagājušo gadu ietekmēja trasi nedaudz. Šogad visi remontdarbi ir pabeigti. Tā kā Ventspilī ielas atkal ir perfektā kārtībā, tā kā tam jābūt. Skrējēji varēs izbaudīt jauno Ostas ielas promenādes posmu, kuru būvdarbi ir pabeigti. Tā kā trase, var teikt, būs kļuvusi vēl skaistāka un baudāmāka. Tā kā visi laipni aicināti baudīt Ventspili. Daudziem interesē, vai trases būs certificētas? Trase būs certificēta, pusmaratona trase būs certificēta, tā kā oficiālie rekordi, personiskie rekordi un tam līdzīgi tie būs, tos pareizi oficiāli reģistrēt, jā. Protams, pusmaratona trase būs certificēta. Māri, turpinām ar tevi. Parasti šoseis sacensībās 5 km nekad nav precīza distance. Kā būs Ventspilī? Ventspilī viss būs
Tā kā jābūt, būs precīzi 5 km. Trase būs, 5 km distance būs certificēta. Līdz ar to rekordi gan personīgie, gan valsts rekordi arī viņi tiks reģistrēti. Tā kā visas iespējas Ventspilī ir labot Latvijas rekordu 5 km. Jo trase ir glūda, reljefs līdzenis, līdz ar to ātrs skrējiens ir iespējams. Tā kā uz priekšu. Pagājušo gadu bija palīgā atsteigušies Liepājas ceļu policisti, un ko mēs no viņiem dzirdējām, esot pārāk nopietni drošības pasākumi. Pakomentē. Šeit man ar tādu labvēlīgu smaidu gribās teikt, ka Liepāja vairāk uz dienvidiem esot ar tādu dienvidnieciski relaksētu pieeja trases kārtībai un drošībai. Mums nav par nopietnu un nav par daudz. Trasē ir jābūt kārtībai, drošībai, līdz ar to, jā, mums gandrīz katrā iela krustojumā viņš ir norobežots, mums ir trases posteņos dežurējušie zemesargi vai brīvprātīgie. Kārtībai Ventspilī ir jābūt, un viņa būs. Ilzīt, jautājums tev. Neesmu mazais bērns, skatos kalendārā, 9. jūnijas īsi pirms Līgo svētkiem. Tātad viss jau ap šo grozīsies lēnām, saka, vai arī sacensībās un, apbalvošanā šī tēma tiks atspēlēta? Jā, mēs atgriežamies jūnijā un svinēsim jau agrāk Jāņus, tā kā skrienot. Sanāk, kad būs uzvarētājiem Jāņu vainagi, sīra degustācija būs un arī noteikti bezalkoholiskais alus. Uzvarētājiem būs noteikti kausi pilni, nevis ar alu, bet noteikti ar zemenēm. Tā kā viss būs. Es domāju, intriga ir sasniegusi augstāko punktu, kad tad sāksies reģistrācija. Jā, reģistrācija sāksies ar tādu blīkšķi. Tu skaties video, un šodien arī sākās reģistrācija. Un pats lielākā ziņa svarīgākā ir ar īpašo kodu, ko izlasīs apakšā, 48 stundas. Visām distancēm 50% atlaide. Tā vairs nebūs šogad. Andri, tad noslēgumā vai būs iespējams reģistrēties kādos citos Ventspils pasākumos? Kā es sacīju, visizdevīgāk pirmās 48 stundas no šā brīža. Bet jā, mēs brauksim ārā. Mums 11. maijā ir turismu sezona atklāšanas velo brauciens lielais ar 2000 velobraucējiem. Tur noteikti būs maratona telts. Bērniem īpaša reģistrācija, bet tā ir pēdējā. 2. jūnijas bērnu pilsētiņa, maratona kluba telts, Ventspils bērni, bet neatstājiet uz pēdējo brīdi. Bet iespējams būs vēl arī tad reģistrēties. Jā. Un tad jau mēs skrienām 9. jūnijā. Daina, atgriežamies pie tevis. Saki, vai šogad Ventspilī vēl kaut kas ir plānots no sportiskā, no aktīvā? Mēs jau zinām, ka Ventspils ir ļoti sportiska pilsēta, ka šeit notiek ļoti daudz sacensības katru mēnesi. Un vasaras sezonu sāksim 11. maijā, kā jau Andris teica, ar velo sezonas atklāšanas pasākumu. Tas bija īpašs pasākums, kurā piedalās visas ģimenes, un mēs braucam tādā interesantā braucienā par Ventspils ielām un svinam arī kultūras pasākumus. Ventspilī būs arī jauniešu svētki, tas ir Geto Games, kas jau 12 gadus Ventspilī ir noticis, 3 dienas, tātad visi jaunieši tiek aicināti uz Ventspili. Kā mēs zinām, arī Stirnu-Buks ir atkal atgriezies Ventspilī augusta mēnesī. Un nuljošanas festivāls šogad 10. augustā svinēs 15. jubilejas reizi, kad mēs bijām pirmie, kuri uzsāka tiešām nuljošanas svētkus. Mums ir arī īpaši svētki valsts svētkos, un īpašs nobeigums ir decembrī 31. kad mēs pārvērtējam ar fiziskām aktivitātēm visu gadu, sportisko gadu. Reģistrācija ir sākusies! Tiekamies Ventspilī!